Ir cīnītājs, kas uzvar ar galvu, cits ar sirdi, bet Mona Kimura uzvar ar kājām. Un šīs kājas ir nogāzušas zemē ikvienu, kurš ir uzdrīkstējies viņu novērtēt par zemu. Četras cīņas, četras uzvaras, četras pretinieces, kuras sāpīgi iemācījās, ka japāņu anime jaukā meitene ir visbīstamākā lieta, kas šodien pastāv sieviešu kikboksā. Mona Kimura dzimuša 12. aprīlī 2001. gadā Miso, Gifu, Japānā. Klusa pilsēta, kas nav īpaši pazīstama ar nokautu speciālistu audzināšanu, taču Mona sāka trenēties karatē jau 4 gadu vecumā. Viņas vecāka lika viņai ilgi stāvēt uz vienas kājas. Kamēr citi bērni spēlējās ar rotaļlietām, mazā Mona attīstīja izcilu līdzsvaru un kāju spēku. Tas pats līdzsvars uz vienas kājas, kas šodien ringā izskatās tik dabisks. Viņa 7 reizes pēc kārtas ieguva Japānas jauniešu karatē čempionāta titulu. Jau 10 gadu vecumā viņš sāka nodarboties ar boksu, attīstot savus sitienus līdz tādam līmenim, ka tie kļuva par īstu ieroci. 18 gadu vecumā nākotnes Chun-Li jau bija 3-kārtēja Japānas čempiona sieviešu kategorijā. Taču tad, pārsteidzošā kārtā, Mona Kimura pameta boksu un pārgāja uz profesionālo kickboksu. Mona debitēja kā profesionāla. 2024. gada 16. novembrī pret Ajo Gavaru pieredzējuši japāņu cīnītāji, kura bija gatava pieveikt boksa čempionu iesācēju. Mona sāk cīņu ar precīziem džebiem un plūstošām kustībām, pēc tam izpilda savu pirmo lielo spērienu. Taču Gavara viņu nolasa perfekti un par to soda. Izmantojot savu pārāko sasniedzamību un sitienu ātrumu, Kimura nekavējoties sāka pārņemt kontroli. Ogavara paļaujās uz savu pieredzi, cenšoties atrast priekšrocību pār debitanti, taču Mona viņai nedod iespēju nostiprināties. Viņa atbild ar nežēlīgu kombināciju tieši pa žokli, nogāžot Ogavaru uz grīdas. Jūtot tuvo beigas, Mona saglabā distanci un izpilda perfekti saskaņot kombināciju, trāpot labo āķi, kas izlaužas cauri Ogavaras aizsardzībai un nogāž veterāni. Minūte un 32 sekundes pirmajā raundā, un cīņa bija galā. Publikai gandrīz nebija laika reaģēt, pirms viss beidzās, bet internets tūlīt sāk strakot, un tas bija tikai sākums. Video sāk izplatīties internetā gandrīz uzreiz pēc viņa debijas. Un ne tikai nokauts piesaistīja cilvēku uzmanību, bet arī viņa kustību veidu. Fani sāka viņu salīdzināt ar Chun-Li no Street Fighter. Visikoniskākā cīkstoni videospēļu vēsturē. Un nebija grūti saprast, kāpēc. Ātrie spērieni ar perfektu līdzsvaru spēja dominēt raundos ar kājām un 2 matu mezgu frizūru. Viss sakrita. Salīdzinājumi izplatījās sociālajos tīklos. Pat amerikāņu reperis 50 Cents izteicās par to, nosaucot viņu par reālās dzīves Chun-Li. Tas lieliski piestāvēja un iesauku uzreiz pielipa. Mona to pieņēma. Viņa pilnībā pieņēma šo salīdzinājumu, izmantojot to intervijās, sociālajos tīklos un savā tēlā ringā. Viņa paņēma nejaušu salīdzinājumu un pārvērta to par īstu zīmolu identitāti. Un viņas kājas ir pilnīgi neparedzamas. Lielākā daļa cīnītāji izmet džebus ar rokām. Mona spēr ar tādu pašu ātrumu un biežumu. Viņas kājas ir kļuvušas par viņas roku pagarinājumu. Tikai 2 mēnešus pēc savas debijas Mona Kimura stājās pretī Yukai Namiki, bijušo NJKF Minerva mini-mušu svaru čempionu. Cīņa ilga līdz pašām beigām, un pirmo reizi skatītāji varēja redzēt īstās dzīves Chun-Li darbībā. Mona Kimura turpināja demonstrēt savu klasisko Chun-Li stilu, izmantojot kāju kā galveno un ātru ieroci, stratēģiju, kurai Yuka Namiki nespēja atrast risinājumu.
Kimura izmantoja savu raksturīgo stāju uz vienas kājas, lai radītu apjukumu, atstājot Juku praktiski nekustīgu, pirms turpināja ar saviem sitieniem. Juka šķita nespējīga atrast atbildes uz viņas īsās distances spērieniem un bieži vien tika pieķerta distancē, Kimuras spēriena sasniedzamībā. Galu galā visi trīs tiesneši piešķīra uzvaru Monai Kimurai, kas nozīmēja vēl vienu pārliecinošu uzvaru debitantei Kimurai un fanu bāzi, kas ar katru dienu kļuva arvien lielāka. Kad pienāca 2025. gada jūnijas, iesauka jau bija kļuvusi pasaules slavena. Taču līdz ar slavu nāk arī grūtāki pārbaudījumi. Satoko Ozava bija 40 gadus veca veterāne, kura bija piedzīvojusi vairāk cīņu nakšu, nekā vairums cīnītāju spēja pat sapņot. Un viņa bija gatava pārbaudīt līdz pēdējai detaļai topošo zvaigzni. Mona kontrolēja pirmo raundu, izmantojot savus raksturīgos sitienus ar kāju, lai noturētu Ozavu drošā attālumā, pirms viņa spēja atrast līdzsvaru. Lai gan viņa ir pazīstama ar saviem sitieniem ar kāju, Kimura parādīja augsta līmeņa boksa prasmes, ko viņa ir mantojusi no savas pagātnes kā bijusī nacionālā boksa čempiona. Viņa izdarīja precīzus džebus, kas izraisīja redzamus iegriezumus Ozavas sejā. Neskatoties uz to, ka Ozava mēģināja izmantot Drakulas aizsardzību, lai pasargātu savu seju, Kimura ar saviem precīzajiem sitieniem ar kāju spēja pārraut aizsardzību. Otrajā raundā bojājumi kļuva pārāk nopietni. Pēc tam, kad ringa ārsts pārbaudīja Ozavas pieres iegriezumu, cīņa uz īsu brīdi tika atsākta. Taču Kimura izdarīja vēl vienu spēcīgu kreiso tiešo sitienu, kas lika tiesnesim pārtraukt cīņu. Tehniskais nokauts un ārsta apturēta cīņa īstajai Chun-Li otrajā raundā. Veterāne, kurai vajadzēja pārbaudīt jauno zvaigzni, līdz trešajam raundam netika. 3 cīņas, 2 uzvaras ar nokautu, šodien joprojām neuzvarēta. Bet Mona Kimura vēl nebija beigusi pierādīt savu vērtību. 2026. gada 11. aprīlis. Mona Kimura kāpa uz savas jaunās karjeras nozīmīgākās skatuves, lai stātos pretī Dienvidkorejas sportistei Eunji Choi, Max FC čempionei. Ar starptautiskā čempionāta titulu savā sasniegumu sarakstā un vēlmi pierādīt sev pret Japānas visvairāk apspriesto cīkstoni. Stadionā esošie skatītāji zināja, ko viņi ir atnākuši skatīties, un Mona nelika vilties. Monai deva visu no sevis. Spērieni, kāju darbs, roku kombinācijas, viņas inteliģence ringā. Viņa atkārtot izmantoja sānu spērienus, lai neļautu Choi samazināt distanci vai uzspiest savu tempu.
Kad Choi mēģināja pietuvoties, Kimura izmantoja asus sitiens ar labo roku un pretuzbrukums, lai apturētu viņas uzrāvienu, un viens no šiem sitieniem izraisīja ievērojamu traumu viņas degunā. Kimura visu cīņas laiku uzturēja augstu spiedienu, izmantojot savu īpašo distances kontroli, lai Choi būtu grūti trāpīt ar savām kombinācijām. Ceturtais rauns noslēdzās ar to, ka tiesneši vienbalsīgi piešķīra uzvaru Monai Kimurai. Komentētāji un mēdīji viņas sniegumu raksturoja kā īstu šovu, izceļot viņas unikālo stilu un ātrumu, kas atgādināja Chun-Li videospēļu tēlu. Mona Kimura tagad ir 4 uzvaru sērijā bez neviena zaudējuma. Un meitene, kura sāka trenēties kikboksā tikai dažus mēnešus pirms savas debijas, tagad atrodas Japānas lielāko cīņu organizāciju uzmanības centrā. Un nepārspētā, kur vēro visa pasaule. Viņa ne tikai izskatās kā Chun-Li, viņa cīnās kā viņa, uzvar kā viņa. Un viņai ir tikai 25 gadi. No klusās Gifu pilsētas Mona Kimura šajā sporta veidā viņai negāja viegli. Viņa trenējās 7 mēnešus un pēc tam pievienojās vienai no Japānas cienījamākajām organizācijām, sākot nokautēt savus pretiniekus. 4 cīņas, 4 uzvaras. Kopš tā laika viņš nav zaudējis nevienu profesionālo cīņu, un viņa stāsts vēl nebūtu nav beidzies. Japāna.